Dr. Pļaviņš, nefrologs, Sijā medicīnas sabiedrības Gaļaszeres centra filiāles vadītājs. Tā profilakse ir ļoti vienkārša, un tā ir gandrīz visu civilizācijas slimību profilakse. Es jau jums to varētu viegli pajautāt, un jums vajadzētu jau dot uzreiz ātru, skaidru atbildi. Un tas ir vairāk kustību, otrkārt, mazāk kaloriju, mērenība ēšanā un arī, teiksim, mazāk sāls. Faktiski tā ir tā visvienkāršākā atbilde un vairāk šķidrumu. Redziet, jums ir ļoti svarīgi atcerēties par tām lietām, kas nierēm ir visbīstamākās. Ja? Tātad bezjēdzīgi nelietot pretsāpju medikamentus, jeb citādi to sauc nesterīdos pretiekaisuma līdzekļus, un tie ir tie visi, ko arī aptiekas reklamē, ibumetīns un diklofenaks un daudz citi medikamenti. Otrs ir, ja jums ir tomēr asinsspiediens, tomēr varētu teikt tā, sadraudzībā, līdzestībā ar savu ģimenes ārstu noregulēt asinsspiedienu, un ja jums ir cukurdiabēts, tad arī kontrolēt diabētu. Un tad jums daudz mazāk draudēs nieru bojājums, hroniska nieru slimība, un pasarg Dievs, jūs nekad nenonāksiet mākslīgās dialīzes centrā. Tā būs tā līdzestība un sadarbība, jā, kad jūs zināsiet savu, ko mēs vienmēr sakām, ka pacientam, sevišķi pēc 40 gadiem, 50 gadiem ir jāzina, teiksim, savs cukuru līmenis, savs holesterīna līmenis, vai tagad uzskata, ka svarīgi ir zināt zema blīvuma holesterīna līmeni asinīs. Tie būtu tie galvenie rādītāji, kas patiesībā katram cilvēkam būtu jāzina, un atbildēji vajadzētu būt, tā sakot,